Jo, sveiciens aprīļa viducī. Ai, kaut kā saņēmos beidzot. Nobraucu šodien no rīta 48 km savu apli. Cik bija? 2 stundas 15. Ilgi ne, bet es sen nebiju braucis. Šeit kaut kā piespiedi sevi. Sanāca. Pēc tam es vēl paņēmu, testēju Instai to, kā viņas sauc, nezinu, šāviņu bildes laikam, vai, uzlika viņš ik pēc minūtes bildi taisa, pēc tam redzēs, kas tur sanācis. Pēc tam skatīsimies. Iebrauciet savā benzīna tankātē, iēst bulciņa kafiju, uzpīpēt, tad jābrauc uz veikalu, jānopērk pārtiku nedēļai, tas arī viss. Paštala nata, tas nats no Portugāļu bulka. Kopā ar kafiju ir labi. Arī bez īstenībā labi ir. Krēma kūciņa. Tālūk. Jā, un ka brauc bija normāli, bija labs riteni, tad bija labi, tad bija sauli, kā brīžam es teiktu, kaut kā apmācās bišķiņ. Lai gan šodien vispār laiks salīdzinoši ir labs. Es vakar ziņās skatījos, man solīja, ka lietas būs vēl neskas, bet nav nekā. Ja es pareizi skatījos, varbūt es sajaucu, varbūt es skatījos, varbūt tā bija vakardienas ziņas. Vakar bija lietas. Labi, tas nav būtiski. Jā. Jā. Vēl cik man palicis 2 nedēļas līdz brīvdienām. Līdz mazajām brīvdienām 2 nedēļas, tad mazās brīvdienas. Redzēs. Es jau ceru, ka laiks būs labs arī tur, Vācijā. Tieši mājas ir kā mājas sākums vajadzētu būt labam. Negribas man augstumu. Bet, kā būs, tā būs. Jā. Saka, sākumā vēl šodien, ka braucu, vēl domāju, redzēs, kā būs, kā sanāks man, kā jutīšos, bet nē, feini, kā laiks. Laiks arī labs, ka nebija karsti. Man saka, sen nebija, kad 4 mēnešus. 4 mēnešus noteikti nebija tāda gabalu braucis.